Man sauc Agnese, šis ir vlogs numur 2. Šajā vlogā mēs iepazīsimies tuvāk ar maniem grupas biedriem no Trijānas parka. Mēs uzzināsim kaut ko jaunu par manu hobiju. Un es jums pastāstīšu, kas atrodas manā kosmētikas maciņā. Beigās būs arī konkurss, un konkurss piedāvā kofeīnu. Tagad. Pasēdies bišķiņ zemāk, kad grib. Tā. Samainies krātiņu vietām, Kristofa. Ok, mēs esam gatavi sākt. Šobrīd izslēdziet Vivaldī. Šobrīd mēs atrodamies Trijānas parka studijā. Ar mani kopā ir mani grupas biedri Edgars, Kristaps un Strātiņš. 3 vietas pasaulē, uz kurām jūs gribētu aizbraukt. Es gribētu noteikti doties uz Īslandi. Es noteikti vēlētos vēlreiz aizbraukt uz Amerikas Savienotajām valstīm. Vēlētos šogad maijā paviesoties arī Ukrainā. Es gribu aizbraukt uz vienu vietu, kur ir džungļi. Tā noteikti uz Dienvidamerikā. Es pie familiem gribu aizbraukt uz Japānas kalniem. Un es gribu aizbraukt, kur ir zils ūdens, palmas, kokas rieksti un peldšorti. Džungļi, palmas un kokas rieksts. Es gribu aizbraukt uz Eģipti un es gribu uzkāpt tajā piramīda augšā. Tu vari uzkāpt augšā, bet tad, kad tu nokāps lejā, tad tev izraidīs no Eģiptes un tu vairs atpakaļ netiks. Es gribu aizbraukt uz Taizemi no šomēn. Es gribētu aizbraukt uz Kostariku. Tur ir papagāji un palmas. Es varētu uzkāpt kaut kur kalnos, vismaz vienalga kaut kur, kur ir kalni forši. Gaisņkalnā ir. Es gribētu uz Austrāliju aizbraukt. Tas ir diezgan smieklīgi. Daudz krābi, ķēnguri, trusīši. Kas jūs bijāt iepriekšējā dzīvē? Man teica, kas nedrīkst stāstīt. Man tāds šķiet, ka es biju vīrietis un es biju saistīta ar kaut kādu kara darbību. Labi, es biju vikings. Pirms tam es biju kaut kas cits. Kas? Bet to es nedrīkst teikt. Bet tu nedrīkstēji teikt arī šito? Nē, vikings drīkstēt. Tad nesaki. Nezinu, kas es biju, bet noteikti dzīvoju tur, kur ir silts. Siltumnīcā? Maybe. Man liekas, ka es biju ugunsdzēsējs. Kā jūs satikāties? Mēs satikāmies pirms vairāk kā 9 gadiem. Grupā biju es kopā ar Edgaru. Pēc tam mums pievienojas Kristaps, un Kristapus satiku kādā mūzikas džeza festivālā. Agnes stiep krēslas, kad viņa pirmo reizi redzēja. Viņš tā bija čupiņā salikus 3 krēslas melnos, tās mīkstas. Mēs ar Kristapu sadraudzējāmies un ieminējās, ka man ir nepieciešams basģitārists, un tā mēs izdomājām, ka mums kopā vajadzētu spēlēt, un tad mēs jau bijām 3. Un pēc tam pavisam nesen mums pievienojās Strātiņš. Kāda ir jūsu mīļākā krāsa? Man patīk visas krāsas. Man nav vienas mīļākās krāsas. Man mīļākā krāsa ir melna, balta, sarkana, zaļa, pelēka, balta. Savā dzimtdienā es gribētu katenu dīmuļus. Un mīļākā krāsa man tagad sarkana. Un viss. Man mīļākā krāsa ir zila, melna, pelēka un zaļa. Talantīgi jūs visi esat. Mīļākais dzīvnieks? Mans mīļākais dzīvnieks ir suns. Man bija kokers paneļa un dobermaņa krustojums. Mans mīļākais dzīvnieks ir kaķis, un man mīļākā kaķa šķirne ir pūkaini kaķi, bet viena no nepūkainiem kaķiem, kas man patīk, ir Devon Reks. Reks bija suns. Devon Reks ir šķirne. Kaķi. Tie bez spalvām? Viņam ir maza vilniņa. Turpina. Mīļākais dzīvnieks – vilks. Un kas ēd mazs balts aids brokastīs. Mans mīļākais dzīvnieks ir suns. Bet vai jūs dzirdējāt, ka zeme ir plakana, nevis apaļa? Dzirdējāt? Pēdējais jaunums tāds ir. Paldies visiem par iesūtītiem jautājumiem. Es ceru, ka jūs uzzinājāt kaut ko jaunu par Trijānas parka dalībniekiem. Šodien es jums vēlos pastāstīt par vienu no saviem hobijiem, un tā ir glaznošana. Man ļoti patīk glaznot kaķus, un šis ir viens no pirmajiem kaķiem, kuru es uzglaznoju. Es apzināti šim te kaķim uzvilku šādu zilu krekliņu, un fonā iezīmēju sarkanas magnolijas, jo magnolijas ir viens no manām mīļākajām puķēm. Man ir aizdoma, ka šī ir dzeltenā krāsa, un šis kaķis visiem uzlabo garstāvokli. Viena no glaznām, kura tika glaznot pirms vairākiem gadiem, ir šāda balerīna. Viņa ir šāda. Šī balerīna sēž uz krēsla un viņa sien savu baleta ķīviņu.
Šo glaznu es glaznoju Patrīcijas Brektas studijā, tad, kad es apguvu glaznošanu pie viņas, un mūsu uzdevums bija kopēt kādu, zinām, mākslinieka darbu, un man trāpījās šī dagā balerīna. Šis ir otrs kaķis, kur es uzglaznoju salīdzinoši nesen. Tas ir Sfinks, un manuprāt, Sfinks ir ļoti līdzīgi cilvēkiem, jo viņiem ir ļoti izteikts acu skatiens, ļoti izteikts raksturs, un kaķi vispār ir mani mīļākie dzīvnieki, tāpēc es ar lielāko prieku viņus vienmēr glaznoju. Šīs glaznas interesantā specifika ir tā, ka viņa ir veidota ar špaktelītes palīdzību, nevis ar otu. Un, ja tuvāk paskatās, tad var redzēt, ka krāsai ir faktūra. Un man šī glazna ļoti patīk, jo neviens nekad nepasaka pareizi, kas ir attēlots glaznā. Ja jums ir kāda ideja par to, kas ir redzams šajā glaznā, tad lūdzu atstājiet to savā komentārā, un pēc nedēļas nākamajā vlogā es paziņošu pareizās atbildes īpašniekus. Viena no manām pirmajām glaznām, kuras uzglaznoju Reinliepas studijā, bija šī te ģipša galva. Šī ir ļoti liela glazna. Viņā ir izmantotas ļoti krāsainas detaļas. Plēve, kurā šī te ģipša galva bija ietīta, protams, ka bija pelēka, bet es izvēlējos izmantot rozā akcentus un fonu klāju spilgtā turkīza krāsā. Viņa ļoti atdzīvina telpu un parasti piesaista cilvēku uzmanību. Es jums vēlos arī pastāstīt par kas atrodas manā make-up somiņā. Agrāk man make-up somiņa bija ļoti maza. Tajā ietilpa tikai tonālais krēms, ēnu palete un skropstuši. Bet šobrīd man make-up somiņa palikusi daudz lielāka un smagāka. Tā kā viņā atrodas ļoti daudz dažādas lietas, es jums pastāstīšu tikai par savām mīļākajām. Tā noteikti ir šī te Inglot ēnu palete. Viena krāsiņa man izkrita ārā un pazuda. Vēl manā kosmetikas somiņā atrodas Florāmē dabiskās smaržas, kas ir ar lavandas aromātu. Man ļoti patīk lavanda un viņa man nomierina. Vēl manā kosmetikas somiņā atrodas daudz dažādas otas, kuras man dzimšanas dienā uzdāvināja mans draugs un man draudzene Rojas un Jeļena. Viņi laikam domāja, ka es ļoti daudz izmantošu šīs otas, bet patiesībā ļoti daudz izmantoju tikai 2 otas no visu šī komplekta. Pārējās es vienkārši neizmantoju. Roja, man izžūs lēca. Uzlēj virsū kaut ko. Viņa ir izžūs. Roja, viņa sakalta. Būs labi? Nē. Izspēcās. Cik samaksāja par šo pāri? Daudz naudiņu. Turpina savu vlogu. Un šitās arī izžuvušas, ja? Cerams. Tā nekā nav. Neatņemama sastāvdaļa manā kosmētiskajā maciņā pēdējā laikā ir dažādas krāsainās un bezkrāsainās lēcas. Viens no manām mīļākajām lēcām ir šādas te. Es viņas nelikšu ārā, jo viņas ir tādā trauciņā. Viņas ir pilnīgi baltas. Un iespējams, ka supernovas laikā es izmantošu kādas no šīm te lēcām. Manā kosmētikas maciņā atrodas arī šāds te šāda te krāsa, kuru var klāt uz sejas. Tas ir lineris. Tad, ok. Kosmētikas maciņā vienmēr tur līdz kādu mazu trauciņu, kurā ir mitrinošs krēms, lai man sejas āda pēc kosmētikas lietošanas atgūtu savu dabisko skaistumu. Neatņemama sastāvdaļa manā kosmētikas maciņā ir melns acu laineris, bez kura es nevaru iedomāties nevienu no saviem make-upiem. Runājot par make-upiem, liels paldies Jeļenai Kaņukai, kas gandrīz vienmēr rūpējas par to, lai mana seja izskatītos ļoti skaista. Šajā vlogā konkurss ir saistīts ar Coffee In. Par Coffee In konkursu vairāk informācijas Triana Park Instagram kontā. Un mēs esam atpakaļ studijā. Kopā ar tevi bija Agnese Krapa. Paldies, ka noskatījies šo vlogu numuru 2. Tiekamies 12. februārī LTV atbalsts Supernovā Trians Park, jo mēs tiešām ļoti vēlamies pārstāvēt Latviju šogad Eirovīzijā Ukrainā.